Olēnē garām stārķi nelido un vecāki ar bērnu ratiņiem ielās nav nekāds retums. Statistikas dati liecina, ka 2010. gadā dzimstība un mirstība šeit ir bijusi līdzsvarā. Reģistrēti 177 mirušie un 179 jaundzimušie, bet, ja salīdzinām ar 20 gadus senu pagātni, tad atklājas kāds fenomens, kas raksturīgs tieši šai pilsētai. Tad bija liela izbraukšana no Olēnas, jo Olēna tomēr ķīmiskā pilsēta, kur ir no visas savienības bija sabraukuši, un tad, kad veidojās brīvvalsts, ļoti daudz izbrauca. Un, manuprāt, patreiz pat dzimušo skaits ir vairāk nekā 90. gadu sākumā. Olēniešiem ir arī sena tradīcija 5 reizes gadā sveikt jaundzimušos un viņu vecākus. Šoreiz suminēti tiek 36 pagājušā gada nogalē dzimušie mazuļi. Sirsnīgā atmosfērā bērni saņem piemiņas velti, apsudrabot karotīti ar iegribētu vārdu un vienreizējo pabalstu, jeb kā vecāks smej, bērni pirmo stipendiju 100 latu apmērā. Tad vēl foto kopā ar domas priekšsētāju atmiņu albumam un mazulis ir uzņemts Olēniešu saimē. Un galvenais es jums, ko gribētu novēlēt, lai jums būtu saticība ģimenē, lai jums būtu darbs, par bērniem rūpēsimies kopā, bet atbildība noteikti jau ir jums. Lai gan lielākā daļa joprojām ir pirmdzimto, tālu neatpaliek arī to ģimeņu skaits, kurās dzimuši otrie bērniņi, bet 18 ģimenes domājušas arī par nākotni, jo, kā teicis demogrāfs Ilmārs Mešs, nākotne sāks ar 3. bērnu. Daudzi uzskata, ka par bērnu pirmkārt jārūpējas valstī, bet mēs uzskatām, ka pirmkārt bērnam ir vecāki. Uzrunātie pirmdzimto vecāku teica, ka noteikti būs arī brālis vai māsa, un dzimstībai galvenais priekšnoteikums nesot pabalsti. Noteikti mīlestība ir pār visiem demogrāfiskiem faktoriem un pārējo. Tad jūs, prāt, zemais demogrāfiskais līmenis jāskaidro ar mīlestības trūkumu? Mīlestības trūkums Latvijā.